Zināt, pastāst no sākuma par šo staigājošo futbolu, kam tas ir domāts, kam piemērots un varbūt mēs vēl kādu šeit gaidām. Būtībā tas ir Riga FC fanu kustības izdomāts projekts, kopā saskaņots, protams, ar vadību, priekš cilvēkiem, kas ir, teiksim tā, ar dažādiem kustību traucējumiem, būtībā priekš invalīdiem, cilvēki, kas jau zināmā vecumā vairs nevar skriet, varbūt nedrīkst skriet pat, jā. Tad mēs vienkārši domājam, ka vajadzētu visiem kopā savākties un nodibināt šādu Riga FC staigājušo futbolu komandiņu, jā. Sākam tikai otrais treniņš mums tagad ir, jā, tā kā centīsimies no visas sirds, varbūt šodien arī varēsiet kaut ko pafilmēt, kā mums iet, jā. Tā kā no sākuma ejam, atnākam visi 8, pusstundiņi mums ir vingrojumi dažādi, iesildamies, kas grib kādu trenažieru zālīti. Tā kā paldies klubam, ka viņš nāca pretī, mums atvēlēja šo te pusotru stundu laika tam visam. Un mēs esam priecīgi būt šeit un staigājušo futbolu mēģināsim attīstīt. Zinām, ka Cēsīs pagājušajā gadā jau kaut kāds ir klubs nodibināts, neesam sakomunicējuši, bet satrenēsimies, tad mēs varbūt viņus izsauksim uz sparingu vai igauņus. Bet Anglijā jau ir vesels līgas ar šādiem te staigājušo futbolu klubiem. Ko tu redzi cilvēku acīs, kādas ir tās viņa emocijas, cik ļoti viņam patīk šis pasākums, teiksim tā? Es domāju, tu var katram pajautāt, jā, bet kas bija pirmā treniņā, bija smiekli līdz asarām un sajūsmas, spiedzieni un vienā sakot, visi cilvēki ir priecīgi. Viņi laimīgi, ka viņi var būt šeit, ka viņi var būt futbolā, jā, būt piedienīgi, kā saka, un ir šeit futbolā iekšā, teiksim tā, ne tikai tribīnēs, jā, bet arī šeit uz laukuma, izuz šo te futbolu garu un paskriet, kaut ko fizisku padarīt forši. Tā kā mēs varam teikt, ka tas varētu būt tāds regulārs treniņš katru nedēļu šiem cilvēkiem. Tagad jau jā, katru nedēļu mēs esam vienojušies ar klubu, ka mēs vismaz vienreiz nedēļā to tā kā sākam. Jāiekustina vecie kauli, jāiekustina mums ir viss klubs, kas vēlās nākt. Mēs arī ne tikai invalīdi šeit var nākt, bet nākt arī cilvēki, kas vienkārši grib, ka meitenes nāk, ja, piemēram, un viņas arī staigāja šo futbolu mīl un atbalsta šo ideju un viņas priecīgs būt šeit.